Kolēģi, šodien mūsu dienas kārtībā ir jautājums par Latvijas Republikas izstāšanos no Ottavas konvencijas, kā tiek dēvēta starptautiska vienošanās par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas aizliegumu, kā arī šo mīnu iznīcināšanu. Latvija, es tikai atgādināšu, ir šīs konvencijas dalībniece jau kopš 2005. gada. Taču tagad ir pienācis laiks Ottavas konvenciju mums pamest. Ir svarīgi atcerēties, ka Ottavas konvencija tika izstrādāta un stājās spēkā pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, tas ir 90. gadi, laika posmā, kad globālā mērogā pastāvēja pavisam cita starptautiska situācija, kā arī dominēja idealizēti priekšstati par nākotni. Tostarp, pateicoties augstā kara beigām, tika uzskatīts, ka demokrātisko valstu drošībai vairāk nav un nebūs būtiski apdraudējumi. Un šāds nākotnes redzējums tika iekļauts arī virknē starptautisku vienošanos tajā laikā. Arī Ottavas konvencija pēc savas būtības ir viena no šī tolaik valdošās nākotnes redzējuma īpatnībām un izpausmēm. Pie kam nepieciešams arī uzsvērt, ka pat toreizējā ģeopolitiskajā situācijā bija valstis, kuras nepievienojās Ottavas konvencijai. Tā šīs konvencijas dalība valsts nav nec Amerikas Savienotās valstis, nec Ķīna, nec agresoru valsts Krievija un vēl virkne galvenokārt Eirāzijas valstu. Savukārt pasaulē aiz rietumu demokrātiju robežām šīs dokuments daudz viet ir ticis un tiek uzskatīts vienīgi par formalitāti, kamdēļ militāro konfliktu laikā turpinās plaša kājnieku mīnu izmantošana. Tagad ģeopolitiskā situācija savukārt ir radikāli mainījusies. Krievijas iebrukums Ukrainā, potenciālie draudi, kurš šī agresīvajā atzimusī impērija rada savām kaimiņu valstīm un pirmkārt jau tieši mums, Baltijas valstīm, Austruma Eiropai, Centrāla Eiropai un Ziemeļa Eiropai, citas izmaiņas pasaules ģeopolitiskajā kartē, tie ir faktori, kur gan mums pašiem tuvākajiem kaimiņiem un sabiedrotajiem Lietuvai, Igaunijai, Polijai, liek veltīt visu iespējamo uzmanību valsts drošībai un aizsardzībai, kā arī pārskatīt šobrīd spēkā esošos starptautiskos līgumus un vienošanās, tajā skaitā arī Ottavas konvenciju. Godājamie kolēģi, ideālisma un romantikas laikmets starptautiskajā politikā ir beidzis pastāvēt. Es nešaubos, ka nākotnē mēs atkal atgriezīsimies tajā, taču šobrīd gan Latvijai, gan jebkurai citai demokrātiskajai valstī ir ārkārtīgi svarīgi parādīt visiem un ikvienam, ka demokrātijas nav vājas, ka tās ir gatavas aizstāvēt sevi ar visiem pieejamiem līdzekļiem un ieročiem, un ka ikvienam, kurš mēģinās liekt mums mūsu brīvību, nāksies maksāt par to ārkārtīgi augstu cenu. Un ja atteikšanās no kājnieku mīnu konvencijas spēja palielināt mūsu valsts aizsardzības spējas, palielināt potenciālā agresora zaudējumus, mazināt pēkšņu uzbrukumu iespējas, tad šeit nedrīkst būt nekādu šaubu par to, kādai jābūt mūsu izvēlei. Un paldies tiem politiskajiem spēkiem, kas atbalstīs šo lēmumu. Paldies tiem, kas ir iesaistījušies. Paldies ārlietu komisijas vadībai un aizsardzības komisijas vadībai, kur jau gadu atpakaļ diskutēja par iespēju Latvijai izstāties no šīs konvencijas. Es aicinu atbalstīt Latvijas izstāšanos no Ottavas konvencijas un Dievs svētī Latviju un sargā mūsu robežas.